Uz jauno gadu mēs visi mēģinām kaut ko apņemties, domāt par zvaigznēm, par tālumiem, bet cik tad mēs ļoti aizdomājamies par to, ka zvaigznes ir ne tikai zinātniskas, bet arī romantiskas. Arī cerat ieraudzīt kaut ko, tādu brīnumu vai vēl kādu civilizāciju, vai nezinu, tā kā tikko biju uz saules, redzējām smaidi. Protams, ne jau tā, ka vienmēr tieši civilizācija ieraudzīt, bet vienmēr ir kaut kādas tāds nelielas detaļas, kas sagādā tādu papildus interesi, un tad tas arī rada to novērošanas prieku. Kā atšķirās debesu jumts vasarā un ziemā? Varētu teikt tā, ka ziemā ir interesantāki daži zvaigznāji izskatās. Piemēram, tāds tagad pēc jaunā gada būs ļoti labi redzams vakaros Orions. Tas tāds ļoti interesants zvaigznājs, ka ir vizuāli paskatoties dienvidu pusē, kur ir tāds 3 lielas zvaigznes, augšā ir tādas dažas zvaigznes. Esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kuri dāvina citiem saviem mīļajiem vietu uz mēnesi, vai arī ir iespējams zvaigznes uzdāvināt? Jā, tas vairāk varētu teikt, ir tāds tā kā individuāls bizness, ko astronomi tā īpaši neatbalsta, un tas notiek, varētu teikt, bez astronoma ziņas. Bet ir tādi uzņēmīgi cilvēki, kas paņēmuši pilno zvaigžņu katalogu, un tad sāk pēc kārtas. Tad pirmā zvaigzne pārdodam, otrā zvaigzne pārdodam, un tad pat tādu nelielu naudiņu internetā var atrast, ka ir tādas firmas, kas to dara. Vai ir vēl kāda zvaigzne nenosaukta? Un, ja ir, tad vai, piemēram, es kā parasts pasaules iedzīvotājs varu nosaukt, piemēram, to savas mīļotās vārdā? Tad tikai tādā, varētu teikt, pusoficiālā veidā, jo zvaigznēm tiešām ļoti daudzām nav nosaukumu. Zvaigznēm ir tīri tehniski numuri tiek piešķirt, jo zvaigžņu ļoti daudz. Mēs neredzam ar aci, tik daudz tās zvaigznes, cik daudz viņas atklāja profesionālā teleskopi. Un tad vienkārši ir tīri tehniski, ja ir kārtas numuri, kaut kādu burtu savienojam, vārdus piešķir asteroīdiem, ja mazajām planētām. Un, kā mēs zinām, ir daži asti ar Latviju.